Viņi mums dod spēlēt, mēs neko nevaram izdarīt. Mēs nevaram izveidot nevienu normālu momentu, gandrīz. Oš, es jums teicu, izslēdziet šito te momentu, ka tu no šejienes met uzbrucējos priekš. Tur nav variantu uzbrucējiem nekad dabūt to bumbu. Nekad. Ja vārdsargs laicīgi iziet, tur nekāds, nevienas vārdu kūšanas situācijas, nu tā nevar būt. Ginča, tu redzēji, no kurienes gols sākās? No tā, ka mēs skrienam te un pazaudējam bumbu, nevaram līdz soda laukumam viņu nogādāt. Nevienu bumbu nevaram nogādāt normāli soda laukumā no tavā izpildījumā. No Klīmova es šodien jau redzēju kā 4-5 epizodes, no tevi nevienu. Kad viņš ir aizgājis ar tevi malā līdzi, un viņš tā piespēlies šeit, un tev viņš ir jāapsteidz.
истина остается такая, кто больше хочет и забивает, тот выигрывает. Вот сегодня этот футбол подтвердил. Так что еще раз primiet Danis, поздравления. Kā spēles sākums mums nepadevās īpaši labs, Liepāja kontrolēja spēli, guva ātrus vārtus pēc mūsu rupjas individuālās kļūdas aizsardzībā un kopumā kontrolēja spēli. Domāju, ka viens no tādiem atslēgas momentiem bija tas, ka mēs izmantojam ļoti rupji atkal Liepājnieku kļūdu aizsardzībā, guvām pirmos vārtus. Un arī turpinājumā var teikt, ka pirmajā puslaikā Liepājnieki vairākās epizodēs nospēlēja varbūt netik savākt, un mūsu spēlētāji ar agresīvu darbību piespiedu pārkāpt noteikumus. Sarkanā kartiņa, protams, pirmā puslaika vidū jau vārdsargu noraidījums, es domāju, arī būtiski ietekmē spēles gaitu un spēlēt vairākumā un vēl esot uz tāda emocionāla pacēluma. Protams, arī tad tā spēle vedās. Kaut gan nevar teikt, ka pirmajā puslaikā es būtu apmierināts ar to, kā mēs izmantojam šo skaidrisko pārākumu, jo principā Liepāja diezgan organizēti aizsargājās, un mums tāda viennozīmīga 100% momenta nemaz arī nebija. Otrajā puslaikā mēs izlaidām otru uzbrucēju un arī agresīvāk sāk spēlēt malējie spēlētāji, un jau radās vairāk momentu. Protams, ka viennozīmīgi jāatzīmē arī Klimova vārtu guvums, otrie vārti, viņa pirmie vārti spēlē, kur tiešām viņš ļoti acīgi uzsit pa vārtiem un izlīdzināja rezultātu, kas lielā mērā arī pagrieza spēles gaitu tā, kad mēs centāmies arī līdz spēles beigām izraut uzvaru, bet vēlreiz saku, sākām haotiski, pēc tam spēle pagriezās mums labvēlīgi un mēs to spējām izmantot.